Šalom, labvakar visiem! Vēlējos pateikties, liels paldies visiem, kas atbildēja uz manu anketu, aptauju. Man tas stiprināja, palīdzēja saprast lietas. Pārsvarā no visiem jūs bijāt arī ieinteresēti dzirdēt vēl citas tēmas. Tāpēc, kad Kuzari grāmatu, ko mēs kopā studējam, ir ļoti gāra un droši vien mēs ilgi viņu vēl studēsim ar visu varenā palīdzību. Tāpēc es domāju, mēģināsim varbūt reizi mēnesī pavariet arī ar lekciju tieši par aktualitāti kādu un ebreju dzīves, ebreju kalendāru, ebreju dzīvesveida. Un visi, kas atrakstīja, kad vēlaties ar mani satikties, esat ar mieru uz personisku Zoom uz pāris minūtēm, un es priecāšos vairāk dzirdēt un iepazīt jūs, tad atrakstiet man vēlreiz e-pastu, jo, diemžēl, man tie bija anonīmas tās anketas, un man nav jūsu e-pasti. Tā kā atrakstiet man vēlreiz, un tad norunāsim tikšanos. Tad drusciņi šodien iesāksim par Elulu mēnesi. Kā tad mēs tagad tuvosimies šo piekdienu, ceturtdienu un piekdienu sākās jauns mēnesis, Elul. Roš Hodešs saucās latviski tā kā mēneša galva, tā kā iesākums, tā kā pats sākums mēnesim. Un šis mēnesis ir tāds ļoti, faktiski ikvienā no visiem gada mēnešiem ebreju kalendārā ir kaut kādi atgadījumi svētki. Vai nu ir gavēnis, vai nu ir priecīgi atgadījumi, vai nu ir trauru atgadījumi. Izņemot vienu mēnesi, ziemā, Hešvan mēnesis, kurā nav nekā. Un tāpēc katreiz ir kaut kas, ko mācīties, studēt, atkārtot, un ir interesanti katrā mēnesī kaut kas notiek. Un Elul mēnesis, ja mēs sākam, sākās ar, tas skaitās 30 dienas, tā kā atgriešanās no grēkiem. Šīs 3 dienās, šis nākamais mēnesis, ebreju, jau sefārdu ebreji, tas ir no Francijas, no Spānijas, tādi ebreju, viņi jau sāk katru dienu teikt no rīta agri vai naktī vēlu slihot. Slihot ir tā kā piedošanas, lūgšanas, atgriešanās no grēkiem. Tas ir ļoti īpašs tāds arī atgadījums, pasākums, visi savācās kopā un ar skaistiem dziesmu vārdiem dzied šos lūgšanu vārdus. Katru dienu nakts vēl tumsa ir vēl pirms saules rieta. Un Aškenāzi ebreji no Eiropas vairāk, viņi sāk 10 dienas apmēram šabatā pirms Rošašanā. Rošašanā ir ebreju jaunais gads, kad sākās jaunais gads. Un tad tas ir tieši nākamā mēneša 1. datumā. Un visu šo Elul mēnesi ir vēl saka psalmu 2 reizes dienā no rīta un vakarā, ja es nekļūdos, 27. psalmu. Sinagogā lūkšana laikā no rīta un vakarā pievieno klāt, tas ir atsevišķi tāds pievienojums. Un katru dienu pūš šofāra. Šofāra arī šis raks no dzīvnieka, košera dzīvnieka, vislabāk no govs, no vīriešu kārtas govs, vērši. Tātad, un pūš katru dienu, arī šī skaņa atgādina tāds tā kā, varbūt tā kā raudas, ilgas un saucienus pēc atgriešanās pie visu varenā. Un vēl papildus skaitās šī mēnesī, kad Elul ir katrs burts apzīmē vārdu, tas tā kā vārdu īsavienojums, anīle dodī, dodī ilī, tas ir pants no augstās dziesmas, es savam iemīļotājam un mans iemīļotais man. Un skaitās, ka šī mēnesī radītājs visu varenais ir tā kā izgājis ārā no savas pils un viņš pastaigājās pa dārzu. Un tad, kad ķēniņš ir dārzā, tad viņš ir pieejams, viņš ir tuvs.
viņš ir atnācis pie tautas. Pie viņa ir viegli pieiet klāt un sarunāt ar viņu, palūgt kaut ko, izteikt kaut ko. Un tāpēc šis mēnesis ir ļoti īpašs, ka mēs izjūtam īpaši visu varenā klātbūtni, žēlastību, labsirdību un viegli ir lūgt un saņemt atbildes un tāda garīga īpaša sajūta. Un, protams, tas viss nonāk kulminācijā uz jauno gadu, uz Roša Šanā, kad Roša Šanā mēs vēl droši vien runāsim par to vēl nākamreiz, droši vien, pēc kādām nedēļām vairāk. Roša Šanā ir tiesas diena visai pasaulē. Tas nav tikai ebreju tautai, visā pasaulē radītājs atver vaļā šī dienā tā kā salīdzinājumā, tā kā tiesas grāmatas, un izlūko ikviena katra cilvēka un radības, ikvienas būtības mērķi, rīcības, ko viņš ir sasniedzis līdz šim, kas ir izdevies, kas nav, un viņš viņu izsver un tiek nolemts, kas būs ar šo radību nākamajā gadā. Kāds būs viņa finansiālais stāvoklis, veselība, ģimene, ja kādam ir jāsaslimst vai kādam ir jānomirst, tad viss tiek nolemts jau šī gadā, cik būs finanses visa gada garumā. Un tāpēc ir tīpaši ir arī svarīgi cilvēkiem tieši šīs dienās, protams, vienmēr vajag atgriezties no grēkiem un pārdomāt savu rīcību, bet šīs dienās tas īpaši tiek uzsvērts, un tas īpaši arī tam ir liela svētība, kad mums arī izdosies uzņemties un laboties, un tad tiek nolemts arī visai pasaulē, kāda būs mūsu nākamais gads. Un pēc tam ir Jom Kipura salīdzināšanas diena, un pēc tam ir Būdiņu svētki, un tas viss noved tālāk viens pie otra svētku, pie svētkiem. Un tad mēs drusciņi atgriezīsimies tagad tā, ja kāda varbūt ir kāds jautājums, variet uzrakstīt. Un mēs atgriezīsimies pie mūsu Kuzari grāmatas. Turpināsim, un arī tieši saistība ar to mēs šodien sāksim runāt par zelta teļu, bet mēs nepabeigsim droši vien visu tēmu. Un kā tas saistās arī ar tieši šo Elul mēnesi, ar šo periodu, ļoti interesanti. Šavuot svētkos, kas ir 49 dienas 50. dienā pēc iziešanas ārā no Ēģiptes, pēc Pesach svētkiem, ir Šavuot svētki. Tajā dienā visu varenais atklājās un runāja ar Izraēlas tautu, visiem dzirdot un deva šos 10 baušļus, kā mēs arī mācījāmies pagājušajām Kuzari lekcijām, kad tas notikums bija, ka visi vienlaicīgi to dzirdēja. Tas nav obligāti varbūt tik saprotams un skaidrs, kas kā bija, bet no tā brīža nebija vairs tā šaubas, ka ir tāda iespējamība, ka radošais un visvarenais radītājs var runāt ar miesu, ar cilvēku, un kā mēs varam sadzirdēt vispār balsi, ja tas ir kaut kas garīgs un abstrakts, bet visiem ir skaidrs, ka jā, tas bija. Tas bija Šavuot laikā, dienā. Un pēc tam Mūzes dodas uz kalnu, Sinaja kalnu, 40 dienas. Viņš nēd un nedzer un neguļ, un viņš tā kā ir kopā ar radītāju un sarunājās, sazinās, lūdzās, un viņš nonāk lejā Judzain Tamuz. Tas ir Tamuza mēnesis 17. datumā, un radītājs, kad viņam saka, kad tauta ir grēkojusi, ir šis zelta teļš tiek uzcelts, ir tāds ebreju gudro midraši nostāsti, teikas, ja mēs zināt, ir dažādas grāmatu veidi, tad viens no viņiem ir tā kā stāsti, nostāsti, un tulkojumi, skaidrojumi, kā tas varēja būt, kad tauta bija tieši, viņiem likās, ka Mūzes vairs nenāks lejā. Mēs arī par to vēl turpināsim runāt arī pēc grāmatas, bet vienkārši gribēju sasaistīt ar Elul mēnesi, ka Mūzes ir nomiris, kā viņš var būt 40 dienas neēdis, nedzēris,
un ka viņi vairs nav, ko tagad mēs darīsim, mēs esam visi tuksnesī. Un tad tas tā kā ir tās tā kā iemesls viņiem meklēt kaut kādu citu risinājumu. Un pēc šīm 40 dienām, tajā dienā Jūdzaini Tamuz, 17. Tamuz, kad tiek saplēstas šīs plāksnes, kas tika dots Mozum kalna augšā, ka viņš bija 40 dienas. Un tad 40 dienas papildus viņš lūdz visu varanainu, viņš ir viņa priekšā un lūdzās par Izraēlas tautu. Tas sanāk uz Avu mēnesi beigām, apmēram uz šīm dienām. Mēs esam varbūt tieši arī ceturtdienu laikam sanāk. Un tad viņš dodas atpakaļ vēlreiz 40 dienām uz šo Sinaja kalnu. Un Jom Kipur salīdzināšanas dienā viņš atgriežas atpakaļ ar otrajām plāksnēm, otrajām 2 plāksnēm. Un tad arī Jūdzaini Tamuz šo 17. Tamuz datumu ebreji atzīmē kā trauru dienu, arī gavēņi, arī šo iemeslu pēc, ka pirmās plāksnes tika saplēstas. Un tālāk tad ir tas Elul mēnesis, mēs nonācām, ka tagad tieši Elul mēnesis 1. dienā Mozus atkal dodas uz kalnu uz 40 dienām, un Jom Kipur salīdzināšanas dienas laikā nonāk lejā ar otrajām plāksnēm. Tad tas tā saistīts drusku ar mūsu šo laiku aktualitāti. Un tad mēs atgriežamies pie Kuzari teksta, ka, kā jau teicu, pagājušais nedaudz atgādinājums, runājām par Sinaja kalnu atklāsmi, par šabata, kāpēc tas bija tik īpašs šabats, un vēl vēlējos pieminēt, ko pagājušais nepieminēju, kad mums tiek doti šie 10 baušļi, un ir 2 varianti, kā tiek baušļi tik rakstīti. 5. Mozus grāmatā un 2. vai 3. man liekas, es nekļūdos. Tad ir 2 reizes tiek atkārtot šī 10 baušļi. Un vienīgā starpība, kas ir, laikam ir vēl kāds, bet šabats tiek pieminēts savādāk. Vienā ir ievēro šabatu, un vienā ir atceries šabatu. Un kā mēs varam kaut ko atcerēties tieši tāpēc, ka jau tika pieradināti jau tuksnesī jau agrāk ar šo mannā no debesīm, kad šabats ir svēta diena, atcerēties. Tu vari atcerēties kaut ko, ko tu jau esi piedzīvojis, un tāpēc tas ir atcerēties. Un arī ir šī starpība, ko nozīmē ievērot un ko nozīmē atcerēties. Ievērot ebrejiem būtu nedarīt aizliegtās lietas, un atcerēties būtu darīt pavēles lietas, kas būtu jādara. Ir tas, ko nedrīkst darīt, un ir tas, ko ir jādara. Abas lietas ir svarīgas. Un kas attiektos uz visu pasauli, tad tas attiecās tikai atceries šabatu. Kad būtu šīs atcerēties, ka tā ir īpaša diena, ka tā ir pasaules radīšanas diena, arī kad šabatā ir vakarā, ir svētības vārdi, ko lasa no Toras pantiem, un rītā, un tad vakarā lasa tieši par pasaules radīšanu. Pasaules radīšana attiecās uz visu pasauli, kad 7. dienā radītājs atpūtās no pasaules radīšanas, un pasaule bija pilnīga. Un tad būtu svarīgi tā kā atcerēties, ka šabats ir svēta diena. Un tad mēs turpināsim tagad. Kuzari piekrīt, kad šiem atgadījumiem, ka tie tiešām ļoti īpaši, tie Sinaja kalna atklāsmi, ka visi dzirdēja vienlaicīgi radītāju. Ja kāds dzirdētu tevi stāstam, ka Dievs runājas ar jūsu sapulcējušo pulku un uzrakstīs jums plāksnes un tā tālāk, viņš tiks vainots par personifikācijas teorijas piekopšanu. Es vēlos šeit patulkot, tas ir arī viens no aizliegumiem, un tas ir ļoti svarīgi. Un ebreju ticībā un arī 10 baušļos pirmais ir es esmu tavs dievs, un otrais ir tev nebūs citus dievus kalpot un nebūs veiktu attēlu vai
Tātad radītājiem nav nekādas fiziskas izpausmes attēla, viņam nav nekā kā viņu kaut kas viņam, tāpēc šī personifikācija ir ļoti svarīga, ka ebreji to noliedz jebkādā gadījumā. Un šeit Kuzari pievērš autors faktiski ir, ja, es atceraties, ka Rabīns Jūdā Levī, kas sarakstīja šo grāmatu, viņš nezina, kāds bija patiesa dialogs starp Kuzari un Rabīnu. Viņš teorētiski vēlās mums likt aizdomāties par šiem jautājumiem, kad kādam varētu likties, ja Dievs runā, tad viņam ir mute, tad viņam ir kaut kādas iemiesošanās, kaut kādas fiziskas izpausmes, ja viņš raksta šīs plāksnes, tad viņam ir kaut kas fizisks, un tāpēc šis ir ļoti interesants jautājums, kā viņu atrisina autors. No otras puses, tu neesi pie tā vainīgs, jo īpaši izbaudījāt šo grandiozo un cēlo skatu, ko redzējuši tūkstošiem, to nevar noliegt. Jūs varat noraidīt ar prātu, ar argumentiem un spekulācijām. Mēs atceraties, kad Kuzari vērsās pie kristiešiem un interesējas par viņu ticību, kāpēc viņš viņu nepieņēma, jo viņš saka pārāk neloģiski un es to neesmu piedzīvojis, es to nevaru pieņemt. Un šeit atkal mēs atgriežamies pie tā paša elementa, it kā, ko var padarīt, visi ir piedzīvojuši šo, acīm redzot, tā ir taisnība, kaut gan tas neizklausās loģiski, un tad jūs esat to pieņēmuši un tam ticat. Un tas varētu noliegt prātu. Un rabīns un vispār ebreji un jūdaismi ļoti svarīgi, ka ticības pamati un tora nevar noliegt prātu. Tas nevar būt pret loģiku, pret dabas likumiem, bet citreiz tas var būt pāri dabas likumiem, vai citreiz tas varētu būt arī kā kāds jauns atklājums, piemēram, kā mēs atklājam kaut kādu jaunu mikrobu veidu, kas nav bijis un kas liekas nav iespējams. Un tad, kad tas ir atklāts, tad arī mēs ar prātu varam izskaidrot šo lietu, vai kā es vienreiz minēju piemēru pa nāves jūras ūdeni, kā tas ir, ka ir ūdens, kurā tu nenogrimsti, un nekas viņam peld visu pa augšu. Tātad tas neliekās ar prātu loģiski, bet ja tas tiek atklāts un pierādīts, tad tas pēc tam arī ir izskaidrojums arī ar prātu. Tātad tas ir ļoti svarīgi, ka tas nebūtu pret prātu. Tāpēc arī rabīns saka, vai tā es iztulkoju, ja es pieņemtu to, ko prāts un saprāts noliedz. Nevarētu būt tā, ka mēs ticētu kaut kam, ko prāts noliedz. Un tad viņš paskaidro, kā tas varētu būt. Pirmais no 10 baušļiem pavēle ticību Dievam. Otrajā pavēlē ir aizliegums pielūgt citus dievus vai jebkādas būtnes saistīts ar viņu. Aizliegums attēlot viņu statujā, veidos un tēlos, tajā skaitā jebkāda viņa personifikācija ir aizliegta. Kā gan mēs neuzskatītu viņu augstāk par personifikāciju, jo mēs to darām ar daudziem viņa radījumiem, piemēram, cilvēka dvēseli. Mēs turpināsim to, bet es vēlos uzsvērt, viņiem ir svarīgi paskaidrot, kā tā var būt, kad bija balss, bet nebija fiziska muti, kas to izsaka. Te viņš šeit vēlās paskaidrot, kad ir aizliegta kāda personifikācija, bet tomēr kā tas ir, kā tas varētu izskaidrot arī ar prātu. Ka ir arī pirksts, varbūt kas raksta šīs plāksnes, bet nav fiziski pirksti tomēr. Un tad viņš saka, ka arī mēs to darām ar daudziem viņa radījumiem, piemēram, cilvēka dvēsele, kas pārstāv cilvēka patieso būtību. Ir cilvēka miesa, bet ne jau miesa ir tā, kas nosaka, kas es esmu. Es esmu garīgs, es esmu dvēsele, ne jau miesas gabals, atvainojieties, viņam ir tā nav lēā, tā nav pati būtība. Un tāpēc viņš skaidro tālāk, jo kāda Mūzes daļa ar mums runāja, mācīja un vadīja. Tā nebija viņa mēle, sirds vai smadzenes. Tie ir tikai orgāni, kamēr pats Mūzes ir intelektuāla, īpaša, bezķermeniska dvēsele, kuru neierobežo vieta, ne pārāk liela, ne pārāk maza telpa.
pat ja tajā būtu visas radības, pat ja būtu kaut kas ļoti mazs un nav vietas, dvēsele neierobežota. Ja mēs mūžam piedēvējam garīgus elementus, cik daudz vairāk mums jāattālinās no visu radītāju personifikācijas. Nav iespējams noraidīt Sinaja kalna atklāsmi. Šeit es ceru, ka tas viss skaidrs. Es varbūt drusku pakomentēšu. Ja Mūzus, un ik viens cilvēks, mums ir gars, mums ir dvēsele, tad jau pašam radītājam, ja mūsu pašu galvenā būtība ir tieši mūsu garīgās lietas, īpašības, raksturs, mūsu intereses, tas viss ir garīgs, tad arī, protams, kas mūsu radījis, viņš ir pāri visām, viņš ir garīgs. Un nav iespējams norādīt Sinaja kalna atklāsmi, tomēr tajā pašā laikā mēs nezinām precīzi, kā izpaudās šī garīgā lieta un tapa par runu. Varbūt, kad šī balss tiešām skanēja, varbūt šo radītāju balsi visi sadzirdēja iekšā kā garīgi. Mēs nezinām, kā tas bija, bet mēs zinām, ka visi to dzirdēja. Un tāpat kā, varbūt tālāk tas būs teiks drusciņ, kad tas, kas rada visu, viņam nav arī problēmas, tas būs tālāk rakstīts tiešām. Radīts jebko, tajā pašā brīdī var radīt arī šo balsis, kas skan, kurai varbūt nav fiziski likumi. Kad, ja balss vajadzētu skanēt, skaņas viļņiem vajadzētu rasties no kaut kādas berzes, no kaut kādas vibrācijas, tad arī radītājs varētu radīt, jo viņš ir visu varens, viņš var visu, arī skaņu uz to brīdi, bez šīs vibrācijas, bez šīs berzes. Un mēs nezinām, vai tajā brīdī Dievs radīja kaut ko jaunu, vai izmanto jau kaut ko esamu. Viņam spēka netrūks nec pirmajā, nec otrajā gadījumā. Tālāk turpinās vēl. Līdzīgi tam mēs sakām, ka viņš radīja abas plāksnes, iegravēja uz tām tekstu, gluži kā viņš radīja debesis un zvaigznes tikai pēc savas gribas. Es ceru, ka saprota domu, jebkurā brīdī, kad radītājs radīs zvaigznes un debesis un bez nekā vienkārši esi, tad arī viņš var vienkārši būt plāksnes un vienkārši skanēt balss. Tas nenozīmē, ka viņam ir obligāti fiziska muti, kas runā, vai fizisks pirksts, kas veido šīs plāksnes. Vienkārši viņš gribēja un radās debesis un zemi. Un tas bija viņa plāns un viņa ideja, un tas tapa no vārda. Tāpēc tā ir galvenā ideja. Tāpat Dievs vēlējās, un plāksnes kļuva konkrētas veidā, kā viņš to vēlējās, iegrabētu 10 vārdu veidā. 10 baušļi ivritā ir tā kā, uz tām plāksnēm bija tie galvenie tie vārdi, rakstīti tieši 10 vārdi. Tā kā citais, tā kā kopsavilkums, īksavilkums. Tādā pašā veidā mēs arī sakām, ka viņš sašķēla jūru un izveidoja to 2 sienās, kurām viņš lika stāvēt pa labi un pa kreisi tautai, kuriem viņš radīja vieglus, platus ceļus un gludu zemi, lai viņi varētu staigāt bez aizķeršanās un nepatikšanas. Šī jūras sašķelšana, konstruēšana un sakārtošana tiek attiecināta uz Dievu, kuram nebija vajadzīgs ne instruments, ne starpnieks, kā tas būtu vajadzīgs cilvēka darbam. Kā ūdens stāvēja pēc viņa pavēles, veidojās pēc viņa gribas, tā gaiss, kas skāra praviešu ausi, ieguva skaņa viļņu formu, ko vēlējās Dievs nodot tālāk cilvēkiem. Pravietis Mūzus dzirdēja to, kas bija jānodot tālāk cilvēkiem. Es ceru, ka ir skaidrs, pa pravietojumu runā un tiek nosaukts nevis kaut kas tāds, kas obligāti pasaka, kas būs nākotnē, bet jebkurā Dieva kontaktu ar cilvēku, tas skaitās pravietojums. Tas nav obligāti kaut kas pa nākotni. Ir Dieva vēršanās pie cilvēka, kad cilvēks Mūzus viņu dzirdēja, ka visi ebreju tautu viņa dzirdēja, tas skaitās pravietojums, tieši sadzirdēt radītāji, neobligāti, kas būs. Man pašai tas nebija skaidrs,
latviešu valodā vismaz tāds. Liekas, tas vienmēr uz nākotni saistīts. Kus arī viņam patīk šis paskaidrojums. Tiešām radītājs varēja radīt balsi no nekā, un neobligāti viņam ir muti, kas runā. Tad šis skaidrojums ir apmierinošs. Un Rabīns turpina. Es neapgalvoju, ka šīs lietas notika tieši tā. Varbūt tas notika pavisam savādāk, bet rezultāts bija tāds, ka viens, kas tajā laikā bija klāt, pārliecinājās, ka lieta ir tieši no Dieva bez starpniekiem. Visi to saprata, sajūta, zināja, dzirdēja fiziski vai garīgi, nezinām kā tieši, bet tas bija. Tas ir līdzīgi kā pirmā radīšana. Ticība Torai ir saistīta ar šiem notikumiem, prātā ir tikpat stingri nostiprinājusies kā ticība pasaules radīšanai. Šis atgadījums pa Sinaja kalnu, un tieši tādā, ka viņš to radīja tādā pašā veidā, viņš radīja abas plāksnes, manna un citas lietas. Tādējādi no ticīgā dvēseles pazūd filosofu materiālistu šaubas. Mēs vienā no lekcijām runājam par pasaules radīšanu, kad pasaules radīšanu nevar pierādīt ar prātu, ar loģiku, ar secinājumu, ka tā ir radīta, un arī nevar pierādīt, ka pasaule ir vienmēr eksistējusi arī ar prātu un ar loģiku un ar visādiem secinājumiem. Tieši tāpēc arī, ka mēs zinām un šo pasaules radīšanu mēs ticam tam, jo mums ir šī pirmā liecība no Ādama, un mums ir šī Tora, kura mēs ticam bez ierunām, tāpēc mēs arī ticam šiem citiem notikumiem. Varbūt nevienmēr mēs saprotam ar prātu, kā tas bija, bet mēs zinām, ka tas obligāti nenoliedz prātu, jo ebreju uzskats un ticība ir nedrīkst tas pretrunā būt ar prātu, ir izskaidrojums arī ar prātu un ar loģiku, bet mēs nezinām, kas kā, un mēs to pieņemam, ka tā ir taisnība, un tas ir rakstīts Torā, un kā ticība, kā pasaules radīšanai. Un te ir, sākās tā kā jauna tēma, ko mēs vēl ilgi runāsim tieši par to zelta teļu, mums vēl būs pāris lekcijas par to. Uzmanies, saka Rabīni, lai pārāk neliela savu tautu un neaizmirsti, kas ir zināms visiem par viņu nepaklausību, uzreiz pēc atklāsmes. Esmu dzirdējis, ka viņi izveidoja teļu un pielūdza to. Saņemam šo ebreju tautas stāvu un dzird visi radītāji. Un pirmā lieta, kas notiek, ja pirmais bauslis bija es esmu tavs dievs, un otrais neveic elkus un attēlus un skulptūras, un pirmā lieta, ko mēs darām, tad viņš saka, nelielies pārāk. Un šeit Rabīns skaidro grēks, ko viņi paši nosodīja, tas nebija pareizi. Tika veikts dēļ viņu augstā līmeņa un diženuma. Liels ir tas, kura grēki tiek uzskaitīti. Arī Rabīns vēlēsies paskaidrot tālāk, kad tik un tā, kad šis grēks ir nosodāms un viņš nebija labs, bet tas nav tik slikts, kā kaut kas ļoti slikts. Un, protams, Kuz arī tas nepatīk, tu par to pārspīlē. Bet es vēlos teikt, kas būtu piemēram, kā es tā domāju, varbūt mājās piemēru, ja būtu tas piemēram, ja kādam iesist ir slikti un dusmoties ir slikti, bet kādam iesist ar dusmām, piemēram, ar spilvenu, vai kādam iesist dusmām ar ķieģeli. Tātad Rabīns vēlēsies paskaidrot, ka it kā tas nebija nemaz tik slikti. Mēs ne visi piekrīt šim viedoklim, šim zelta teļa grēkam, bet, manuprāt, tas ir ļoti skaisti un īpaši jūdeismā, un viena no lietām, kas man sākumā ļoti mulsināja, un ko lai zinu, kam ticēt un kam ir taisnība, ja ir tik daudz viedokļu un visiem ir taisnība, tad tā ir viena no lietām, kas uzskata patiešām skaisti, kad mēs neesam perfekti, mēs neesam eņģeļi, un mēs esam cilvēki, mēs arī grēkojam, mēs arī kļūdamies. Tas nemaina pašu būtību. Un ir dažādi ebreju viedokļi, ir dažādi rabīnu viedokļi. Nav tikai balts un melns, nav tikai taisnais eņģelis, perfektais, izcilais un tikai grēcinieks un ļaunais un nosodāmais. Mēs esam
dažādi notoņi, mēs esam dažādos līmeņos, un katram ir savs ceļš, un man tas ļoti patīk, ja jūdeismā tieši šis tāds notoņu, un tomēr ir reizē varbūt grūtība, un kāds tad ir mans viedoklis, bet tas ar laiku arī noskaidrojas. Un tad šeit arī varbūt vēlējos pieminēt par to funkciju, kad mēs atgriežamies pie tā arī šeit, kad, varbūt es izlasīšu no tādu, Kuz arī saka, tu tā pārspīlēti runā, jo piedari pie savas tautas, it kā neatzīsies, un, protams, kā tad tu izteiksi kaut ko sliktu pa sevīm. Kāds grēks varētu būt lielāks par šo, un kādas darbības varētu būt smagāks par šo? Un rabīns paskaidro, ļauj man paskaidrot, es tev parādīšu tautas augsto stāvokli, un vienas puses viņš paskaidros, kāpēc tas nemaz nebija tik slikti, tas tā kā es teicu, iesist ar spilvenu, viņa prāt, ne visi tam piekrīt. Un no otras puses viņš saka, bet lai gan ir ar to vien gana, ka Tora liecina, ka Dievs viņus izvēlēs par savu tautu no visām pasaules tautām. Šeit atkal mēs atgriežamies, manuprāt, arī ir ļoti tāds svarīgs elements, kas visu laiku atgriežas Kuz arī grāmatā. Ir lietas noteiktas no augšas. Par šo izredzēšanas elementu es vēlos, mēs arī runājam par to tālāk, iepriekšējās lekcijās, ka radītājs ir izvēlējies, tas ir katrai liektai ir sava funkcija, katrai radībai, katram priekšmetam, katram elementam, kas ir, tos visu radītājs radījis, visu viņš uztur ik vienu sekundi, un visi ir viņam svarīgi un vajadzīgi, citādi viņi vienkārši neeksistē. Jo radītājs ik sekundi uztur šī dievišķā enerģija, lai šis elements eksistētu, jebkura lieta. Un ja ir šeit arī Izraēlas tauta, viņai ir savas funkcija un sava izredzētība, tā kā savs mērķis, savs pienākums, kas viņiem ir jāveic. Ja viņi šo pienākumu neveic un viņi grēko šo zelta teļu, šis viņu mērķis nepazūd, jo tas nav cilvēcisku, tas nav viņi paši apgalvojuši, mēs esam izredzēti, mēs esam labāki, tas tā nav, tas ir radītājs devis, viņiem ir savas funkcija. Tā kā būtu, piemēram, zobirstei ir sava funkcija, pat ja ar zobirsti kāds tīrītu datora klaviatūru vai kaut ko citu, tā tik un tā paliek zobirsti, jo tas ir viņa mērķis. Ja ir augļu koks, kas nedod augļus, viņš tik un tā ir ābeli, piemēram, ābeli bez augļiem. Viņa tik un tā ir ābeli. Tas neizmaina šī cilvēciskā kļūme, šie grēki. Un tas arī patiesībā ir visiem cilvēcei ir mierinojoša ziņa. Un arī pavisam skaisti, ka tā pati Tora, kas liecina, arī ir tā pati Tora, kas ir pateikusi par šo zelta teļu. Viņa nav noslēpusi ne ķēniņa Dāvida grēkus, ne Ābrahāma, ka viņš nevēlējās Išmaeli padzīt ārā, vai atgadījumi ar Jākabu, vai ar Mūzu, ka viņš sita pa klinti, nevis runāja. Netiek noslēpti arī cilvēciskas kļūmes, jo mēs esam cilvēki. Mums nav jābūt eņģeļiem, mums ir jātiecās, jāuzlabot un censties un beigt savus centienus, bet mums nav jābūt perfektiem, un Tora to nenoslēp. Un tik un tā šis funkcija, šis mērķis netiek izmainīts. Bet arī kā Ravīns vēlēsies paskaidrot, kāpēc tas bija tā kā iesist ar spilvenu, ka tāpat, ja kad šī mērķis arī iespaido tomēr rezultātu. Kā būtu, ja izslaucīt grīdu ar zobirsti, tas iespaidos arī pašu rezultātu, un rezultāts būs it kā maigāks, jo viņš šis mērķis iespaido arī tomēr, ka viņš vēlēsies paskaidrot, ka grēks tas nebija nemaz tik slikts. Bet to mēs redzēsim tālāk nākamajās lekcijās. Šeit izlasīsim līdz galam, un faktiski mēs tad beigsim. Ja kādam ir kāds jautājums, tad droši rakstiet. Varat arī pēc tam uz e-pastu kā tālāk. Lai gan ir ar to vien gana, ka Tora liecina, ka Dievs viņus izvēlējās par savu tautu no visām pasaules tautām un ļāva savā atklāsmē būt pāri visiem no tās. Lai tas ir radītājs izvēle, un tad tas, protams, cilvēkam ir jāveic savs, bet tas ir no augšas dots, un tas ir noteikts. Tāpat kā arī ķēniņš Dāvids.
Dievs viņu mīlēja un rakstīts, un mēs zinām visi, ka viņš grēkoja, un viņš kļūdījās, un tik un tā visi lasa psalmus, un visi zina, ka viņš bija ļoti Dieva mīlēts. Un ka viņi kļuva cienīgi Dieva uzrunāšanai. Visa tauta kļuva cienīga sadzirdēt radītājā balsi. Un tas izplatās arī pat uz viņas sievietēm. Šodien varbūt tas mums izklausās tā ļoti kā pat uz sievietēm, bet, ja mēs ņem vērā šī grāmata rakstīta pirms 900 gadiem, tad nebija nekāda izglītība, nekāda tāda sievietēm sabiedriskais stāvoklis, un tad arī pats sievietes, jā, arī dzirdēja, un arī viņas bija pravietes, starp kurām bija arī pravietes. Dzirdēja radītāju, un mums ir zināms Torā arī sievietes pravietes. Kamēr kopš Ādama līdz tam bija iedvesmotas tikai atsevišķas personas. Mēs arī lasījām par šo, kad Ādamam bija un uzsvērts viņa dēls, un uzsvērt tieši kā te bija daudzi dēlu meitas, bet Šets bija pēc viņa līdzības, un tā tiek uzskaitīti visi tauti līdz Ābrahamam, Jākobam, Jākoba un Jākovam jau piedzimst 12 cilvēks. Ka visi tiek uzskaitīts tieši tie, no kuriem atsevišķas personas sajiet šis pravietojuma elements. Un Ādams pats par sevi bija pilnība, jo gudra un visa varenā radītāja darbā, kas izgatavots no viņa izvēlētās vielas, veidots pēc viņa paša ieceres, nevarēja atrast nekādu trūkumu. Ādams bija perfekts cilvēks, un tas viss sākās no viņa šis elements sadzirdēt radītāju Dievu. Un mēs arī teicām arī par to, viņš arī varētu no Ādama, arī mēs visi esam no Ādama cēlušies, un pēc tam no Noasa. Tas arī varēja pārlikt arī paudzes, un arī vairākas paudzes arī no arī Ābrahamam. Viņa tēvam nebija šis elements, un viņa vectēvam bija. Viņš varēja pārlikt paudzes, varēja pat varbūt daudzas paudzes pārlikt. Tā kā tas pagaidām viss. Ja nu gadījumā kādam ir kāds jautājums, tā mēs šo izsmēlām šo tēmu. Es nezinu, es vienkārši negribu atkal, lai teikuma vidū pārtrauc Zoom. Tā jau mums rādās vēl 2 minūtes, bet es viņam vairāk neticu, viņš mānās Zoom. Tā kā liels paldies visiem, kas bijāt, un tiksimies nākamajā pirmdienā. Un kādi jautājumi, ieteikumi droši man rakstiet, es priecāšos dzirdēt no visiem. Ar labu vakaru, paldies!